Abas plaukstas novietojam uz rētas, iestiepjam to uz kreiso zarnu kaulu, pēc tam pa diagonāli uz augšu uz kreiso plecu, un visbeidzot uz labo atslēgas kaulu, kur mēs to arī nofiksējam, jo šajā virzienā tā bija visgrūtāk iestiepjama. Pēc tam pa diagonāli uz leju virzienā uz kreiso gūžu, uz augšu pa diagonāli laterāli nofiksējam šo rētu, jo šajā virzienā viņa bija visgrūtāk iestiepjama, saglabājot iepriekšējo parametru, pulksteņa rādītāja virzienā, pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, saglabājam šo iestiepumu, jo rēta šajā virzienā bija visgrūtāk iestiepjama, saglabājot iepriekšējos parametrus. Lūdzam pacientu veikt dziļu diafragmālu elpošanu, ielpā vēders paceļās uz augšu, izelpā saplok. Tā mēs veicam vairākus elpošanas ciklus, līdz rēta atslāpst, atbrīvojas. Ielpas sākumā lūdzam strauji atlaist rokas.